pastāstīšu, kā mēs uzstādām atlaides un vairākiem atlaižu tipiem. Pirmais, ieiet iekšā savā Etsy veikalā un uzspiediet marketing, un šeit būs sales un discounts. Spiežam virsū un parādīsies šitāda mājaslapa. Šeit ir vairāk tipā atlaides. Pirmais ir, ja jūs vēlaties uzlikt atlaidi, ja pērk 2, 3 un vairāk telefons, vēciņas vai cits produkts. Un run sale, tas ir klasiskais nedēļas sales vai dienas sales, ko mēs liekam. Un create promo code, tas, ja jūs vēlaties atsevišķi palaist kaut kādu ar savu kuponu vai klientam izrakstīt kādu kuponu, piemēram, uz kaut kādu 50% atlaidi, ja ir kaut kāds refunds vai kaut kas cits. Un šeit mēs sākumā uzstādām automātiskās atlaides. Tas ir, ja, piemēram, cilvēks atstāja grozā, viņam aizsūtās uz e-pasta kaut kāda atlaidīta. Ja viņš ir nopircis kaut ko, viņam aizsūtās atlaidi, un ja viņš uzspied favorite arī. Tā kā uzliekams, ja jums, piemēram, nedēļas atlaidi būs 25, šo es lieku kaut kur 30%. Un izvēlamies 30. Un atceramies, atlaides nesummējās. Un uzrakstam promo kodus nosaukums visur. Pēšam create. Kad tas viss izdarīts, tālāk mēs uzliekam dienas sales. Ir tā, ka dienas sales jūs varat pārbaudīt, cik jūs, piemēram, gribat nopelnīt. Ir izveidota speciāla tabula. Šajā tabulā jūs ieiesiet iekšā. Jūs šeit, principā, visi iepirkumi šeit ierakstiet cenu, pa cik jūs tirgojat. Manā gadījumā tas ir 295 un piegāda 3 eiro. Tad šeit es varu koriģēt, piemēram, ja es uzlieku 25%, es pelnu, piemēram, zilkai 5 eiro. Ja es, piemēram, pelnu, uzlieku 30% atlaidi, redziet, peļņa samazinās. Tā kā manā gadījumā es uzlikšu 25. Kad tas izdarīts, tad ejam atpakaļ, un šeit man būs 25, un šeit atķiksējam, no kura datuma sākās, un beigu termiņš. Beigu termiņš maksimums var būt mēnesis uz priekšu. Es lieku katru nedēļu. Ir cilvēki, kas liek katru dienu sales. Tas viss pilnībā no jums. Pierādīts, kas labāk strādā, nav. Tā kā, lai iekonomētu laiku, es vienmēr lieku uz nedēļu uz priekšu un katru pirmdienu atjaunoju. Un nosaukums būs man nedēļa 25. Ir vēl viena opcija, kā var uzlikt atlaides. Papildus šim visam ir, ja pērk 2, 3 vai vairāk telefonu vākus. Šeit mēs uzspiežam next. Un šeit izdomājam, kā jūs vēlaties. Piemēram, es vēlos, ja man nopērk 3, viņš dabū atlaidi, piemēram, 40%. Mēs tā pateiksim plusā, jo uz shipping būs mazāk iemaksā, un mēs nopelnīsim vairāk. Vai varat arī 35%. Es šajā gadījumā uzlikšu 43 orderi, lai arī uzbūstotu tādā ziņā mazliet sales veikalā. Un beigu termiņš mēs uzliekam, šeit automātiski uz mēnesi uzliekās, un create discount. Ir tā, ka cilvēks, klients, kad ies iekšā, viņš izvēlēsies 3 vākus, viņam automātiski būs atlaide čekinā. Bet līdz tam brīdim, kā viņš vispār var uzzināt, ka mums tāda akcija, bet kā cilvēks var uzzināt, ka ir tāda iespēja pēc 3. Ir 2 iespējas uzlikt jūsu, kur jums šeit bildes, papildus bildi, kur mēs pasakam, vai video sadaļā ielikt papildus video kaut kādu banerīti, kur jums pasaka. To ļoti ātri var izdarīt. Canvās mēs varam izveidot kaut kādu video, uzliksim pie Instagram postu 1000x1000, un šeit vienkārši uzrakstot promotīvu. Un redziet, jau ir visādi kaut kādi tur gatavie sampli, ko jūs varat izmantot. Piemēram, ja mēs paņemam donutus nost,
uzliksim fonu case kaut kādu, vai piemēram šitādu animāciju uzlikšu. Un, kad animācija uzlikt ir, mēs lejuplādējam. Kad lejuplādēts, jūs varat, ja jums maz sludinājumu, jūs droši varat iet iekšā un pielikt viņu manuāli, vai ir opcija caur GetWell to izdarīt. Kad video ir lejuplādēts, ejam iekšā savā Etsy veikalā, un jūs varat arī manuāli pielikt, vai jūs arī varat pielikt arī, ja jūs vēlaties kaut kādu, piemēram, bildi. Piemēram, šitādu bildi jūs varat pielikt. Skatieties paši. Es vienmēr lieku video, jo, kad jūs iet iekšā Etsy, kad jūs, kad klients skrūlo, redziet, parādās kaut kāda bilde vai video. Redziet, man pat nevajag klikšķināt virsū, video uzreiz parādās. Tā kā cilvēks uzreiz zina, opā, 3-40% vislabais ej iekšā pirkt. Kā mēs varam to izdarīt ar GetWell, pievienot, piemēram, ja jums vairāk sludinājumu, jūs negribat ar roku to darīt, jūs varat to izdarīt arī ar GetWell palīdzību. Atķiksējiet, izvēlēties font case sadaļu, paņemam listings, edit, un pie video sadaļa uzspiežam, pievienojam jūsu video. Un tiem, kam nav video pielikts klāt, viņš pieliksies. Ja jūs nevēlaties vecos video, jūs droši viņus varat izdzēst. Tā kā spiežam apply un sinhronizēt. Un viss.